Esiet sveicināti Tele2 podkāstā Bez limita. Šis ir podkāsts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā, bizness sākas ar cilvēku. Mēs ikdienā lielākoties cilvēki lietojam tehnoloģijas, tā ļoti pašsaprotami. Viens klikšķis te, otrs tur, un īsti nepiedomājam, ka patiesībā starp mums ir ļoti daudz cilvēku, kuriem tehnoloģija lietošana nav tik vienkārši, jo ir kādi ierobežojumi, piemēram, redzes vai dzirdes ierobežojumi. Sarunāšos par piekļūstamību digitālajā laikmetā, par to, lai internets un tehnoloģijas, kuras mēs izmantojam, būtu pieejamas pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Sarunāšos ar Pēteri Jurčeko. Pēteris ir digitālās piekļūstamības eksperts. Sveiks, Pēteri! Sveiki. Es domāju, ka mums jāsāk ar to, ka tu varētu izstāstīt, tā vienkārši saprotam, kas ir šī digitālā piekļūstamība. Ko mēs ar to saprotam? Jo man šķiet, tādā ikdienā mēs par to īstenībā nedomājam. Pirmā lieta, ka ja mēs runājam par to, ka tā ir digitālā, tad tas ir kaut kas, kur ir miedarbība ar ekrānu. Tas ir viens nosacījums. Tas nav par telpām vai tikai vide apkārt, bet tieši par to, kur ir ekrāns. Un otra lieta, ka tas ir tās darbības var veikt jebkurš. Ka, ja mēs taisam savu produktu vai pakalpojumu, ka mēs apzināti vai neapzināti kādu grupu neizkļaujam no lietotāju vidus, tāpēc, ka vienkārši neesam par to padomājuši. Un mēs ar to mēdzam arī nepadomāt, vai ne? Aizmirst, manā pieredzē nav tā, es nāku no tādas mājaslapu pasaules, un tur vienmēr teica, ka grib uztaisīt ērtu un saprotamu lapu, un neviens nekad nav teicis, ka viņš grib uztaisīt neērtu un nesaprotamu lapu. Tad arī šeit nav tā, ka kāds saka, ka viņš grib nepiekļūstamu kaut ko uztaisīt. Vienkārši cilvēki nezin vai neaizdomājās, un tāpēc sanāk, ka neiedziļinās un neuztaisa. Bet nav tā, ka mērķtiecīgi grib izčakarēt. Vai ne, nav ar tādu ļaunu nodomu, lai tikai daži var piekļūt produktam un pakalpojumam. Pastāst par regulām, jo šobrīd tas vairs nav tādā pašplūsmā, to arī nosaka noteikti dokumentācija, ka ir sfēras, kurām ir jāsniedz pakalpojums. Ja tu nodarbojies ar kaut ko, tev jāsniedz pakalpojums pēc iespējas plašākam cilvēku lokam, tad arī cilvēkiem ar ierobežojumiem. Jā, tas ir preču un pakalpojumu regula, piekļūstamības akts Eiropas Savienībā. Tagad stājās spēkā jūnija beigās. Un tā galvenā ideja, ka ir 4 nozares - finanšu sektors, telekomunikācijas, e-komercija un transporta pārvadājumiem, kur piekļūstamības prasības attiecās uz visiem uzņēmumiem, kas darbojās šajā nozarē, visiem iesaistītajām pusēm. Ja agrāk tā bija tīmekļa piekļūstamības regula, kas attiecās Latvijas gadījumā tikai uz mājaslapām, tikai valsts un pašvaldību un kapitāla sabiedrību tīmekļa vietnēm, tad tagad šis attiecās arī uz privāto sektoru, ja viņš darbojās kādā no šīm nozarēm. Un tur ir arī apgrozījuma faktors, respektīvi pavisam maziņos, tā kā var pagaidām neviens varbūt neraustīs vai neuzraudzīs, bet ja tu esi lielāks ar lielāku apgrozījumu, tad tas uz tevi attiecās. Ko tas nozīmē man kā, piemēram, uzņēmējiem? Kas man ir jādara? Tev jābūt pārliecinātam, ka tavi pakalpojumi ir piekļūstami visiem. Bet no praktiskiem soļiem, ka vajadzētu pārbaudīt savu tīmekļa vietni, jābūt saturam, piemēram, līgums vai veidam, ka viņam ir jābūt saprotamam, tai valodai jābūt vienkāršākai. Un vēl viena lieta, ka tie klienta centri, kas vairāk ir par fizisko piekļūstamību, bet ka tev ir jāspēj nodrošināt, ka tavs pakalpojums ir pilnībā piekļūstams. Labi. Kā tas izpaužas? Tu saki, viena no lietām ir vienkāršāks teksts, saprotamāks. Kas ir vēl? Piemēram, ja tev ir komunikācija, ja pie tevis atnāk cilvēks, kurš ir, piemēram, nedzirdīgs vai neredzīgs, ka tu neapjūts, ka tu zini, ko ar šo darīt. Pirmkārt, ja tas ir nedzirdīgs cilvēks, tad viņš var nebūt viens. Viņš var būt ar surdo tulku kopā, un kādos gadījumos tas ir vai nav. Finanšu sektorā, piemēram, tas bija ļoti interesanti, ka viņi īstenībā nav paredzēti tam, ka 2 cilvēki atrodas vienā telpā, jo tur arī ir regula. Jā, un tur ir citas regulas, ka tas ir finanšu krāpniecība iespējams vai vēl kaut kas, ja tev kāds runā cita cilvēka vietā. Tā ir viena daļa, bet otrs, kas man ir tuvāks par tām digitālajiem pakalpojumiem, jo kad mēs runājam par tīmekļa vietni, varbūt sākotnēji liekas, ka tā ir vieta, kur iegūst saturu, bet īstenībā tie ir visi klientu portāli.
Un tad tev ir jāsaprot, ka tavam rēķinam jābūt piekļūstamam, kuru tu dabū no tā klienta portāla, ka līgumu uzsākt, līguma slēgšanu, pārtraukt līguma slēgšanu, ja tu to dari digitālajā vidē, ka tur arī nav kaut kāda ierobežojuma, piemēram, neparakstītas pogas, kur tu vienkārši nesaproti, ar kuru pogu iesniegt, ar kuru pogu dzēst. Ka tam, ja cilvēks lieto ekrāna lasītāju, ka tām pogām ir jābūt adekvāti aprakstītam. Tas nav nekas sarežģīts uzreiz pasaku, bet vienkārši tas ir jāņem vērā. Tele2 arī ir pakļauts šai regulai, un es esmu redzējis, ka tur parādās tāda ikoniņa ar baltu cilvēciņu. Tā ir tā, kur... Nē, ar šīm ikoniņām ir jāuzmanās. Tas ir tā kā uzraksts eko uz pārtikas precēm vai bio, kuram var būt segums un var nebūt seguma. Bet Tele2 gadījumā ļoti labi, ka tur ir sadaļa piekļūstamība, kur ir aprakstīts, kādus izvērtējumus Tele2 ir veikusi, ko viņi zina par saviem rīkiem, ko viņi zina, ka jau strādā, vēl nestrādā, un kas ir svarīgi, ir arī kontaktinformācija piekļūstamības paziņojumā, pie kā cilvēkam vērsties, ja viņam tieši ir kaut kādas piekļūstamības grūtības saņemt šo pakalpojumu, ka tas jau tīmekļa vietnē ir. Bet savukārt tā krāsu mainīšana un burtu izmēru mainīšana, tas bišķi ir tāds, nepārāk vajadzīga lieta. Varu izskaidrot arī, kāpēc. Pirmā lieta cilvēkiem, kuriem ir vajadzīgi šie pielāgojumi, parasti tie pielāgojumi jau ir uzkonfigurēti telefonā vai datorā. Un līdz ar to viņi, jo ne visās lapās šādas lietas ir, līdz ar to viņi to grib sagaida visās lapās, un viņiem jau viss ir sakonfigurēts. Tas ir viens punkts. Otrs, cilvēki, kuriem noderīgi būtu šie pielāgojumi, bet viņiem nav sakonfigurēts, visticamāk, viņi tur viņus arī nemeklēs vai neatradīs, jo dažās lapās ir, dažās nav, tāpēc tu nezinu, vai tajā lapā būs un kur meklēt. Un trešā lieta nav prasība tieši pret to, ka vajag šādu sadaļu. Prasība ir par to, ka tev noklusētai versijai ir jābūt piekļūstamai, ka tev tam, kas tev ir noklusēts un pamatversija, tā ir jābūt piekļūstamai, nevis, ka tur ir jābūt speciālajiem pielāgojumam. Tā kā ar šīm ikonām un to vēl sauc par overlayiem, ka ieliek kaut kādus spraudnišus, kas lapu uzlabo, tas tā nestrādā, lai gan tas ir vieglākais veids, kā tu it kā vari kaut ko ielikt un pateikt, bet tas, kas strādā, ir tās pārbaudes, kontakti un sadaļa. Tādā ziņā Tele2 par to jau ir padomājuši, un piekļūstamības sadaļa viņiem ir. Kā tu vispār raksturot situāciju Latvijā? Cik pieejama ir digitālā vide cilvēkiem ar īpašām vajadzībām? Jā, kur mēs esam uz tādu, iespējams, varbūt pasaules fona? Uz pasaules fona grūti spriest. Uz Eiropas fona nav tik slikti, bet, protams, tā situācija nav tikko bija varam viedās administrācijas ministrijas salīdzinošais pētījums par tīmekļu vietnēm. Un padziļinātajā izvērtējumā neviena tīmekļa vieta nedabūja tā, ka viņa ir piekļūstama visos kritērijos, bet tā kā arī visās citās Eiropas valstīs pastījos, situācija ir līdzīga, ka tās kļūdas ir. Kas mums ir labi, mums daudz valsts iestāžu darbinieki jau ir izglītoti par to, kas ir piekļūstamība, tāpēc, ka viņi taisa paši šos izvērtējumus savām tīmekļa vietnēm. Un tas uzreiz vienkārši padara to cilvēku kopu, kas šīs lietas saprot, lielāku, un tad mums tirgu, sabiedrībā ir krietni daudz cilvēku, kas vispār saprot, kas ir digitālās vides piekļūstamība un ko tas nozīmē tīmekļa vietnēs. Tipiskās kļūdas, kas ir neparakstītās pogas, un otrs slikti strukturēts saturs. Kas ir, ja neparakstītās pogas, varbūt cilvēki, kam nav tādas vajadzības, baigi neizjustu, tas gan ir jautājums, piemēram, vai Olme vai cilvēks ar zemākām datorprasmēm ierauga podziņu ar 3 līnijām, vai viņš saprot, ka tā ir izvēle. Vai tomēr pogām vajadzētu būt uzrakstītiem tiem nosaukumiem. Jā. Tā ir tā lieta. Un, ja šāds teksts tur nav, tad augsta varbūtība, ka viņš nekur vispār nav, ka ir tikai ikonas. Un tā ir tā problēma. Vai podziņas tur iesniegt, vai vēl kaut kas, ka viņas nav tikai kā bildītas, ka nav aprakstītas. Bet otra lieta par tiem virsrakstiem un lapas struktūru, to gan mēs izjūtam. Ja mums īstenībā liekas, ka kāda lapa ir sarežģīta vai slikti strukturēta,
es tā kā ar diezgan augstu varbūtību teiktu, ka viņa arī nebūs piekļūstama pēc virsrakstu parametru vai struktūras. Un tā ir tā lieta, kas uzreiz liek, šī prasība liek sakārtot saturu un struktūru tīmekļa vietnē. Kas to dara? Kas var palīdzēt ar to, lai patiesi šis saturs būtu sastrukturēts? Jo varbūt mākslīgais intelekts. Jā, jo varbūt pašam jau šķiet, klausies, viss ir ļoti labi sastrukturēts. Pašam, īstenībā jau pašam arī nešķiet. Vienkārši ir daži vienkāršie soļi. Kad tu veido kaut kādu digitālo produktu, tev īstenībā ir trīs tādas fāzes. Viena, kad tu domā viņam dizainu, otrs paralēli šim īstenībā tev ir jāsāk domāt arī par saturu. Un tā problēma, kas rodās, tāpēc, ka par saturu domā pēc dizaina. Dizainu uztaisa ar kaut ko, un tad sāk likt iekšā vadīt saturu. Bet šīm lietām jāiet paralēli, vai varbūt pat saturam ir jātop pirms dizaina, vai vismaz paralēli. Un tad, kad šo veido, ja abi cilvēki saprot šīs prasības un viņiem ir interese par kvalitatīvu produktu, tad viņiem vajadzētu arī uzreiz tajā dizainā tīmekļa vietnē saorganizēt to saturu ar virsrakstiem, pateikt, ka šī ir sadaļa par šo, un tā virsraksts ir arī skaidrs, kas atrodas zem tā. Un šī ir tā strukturēšana, tas viens solis, saturs plus dizains. Un tad otrs solis ir programmētāji, kas pēc tam to taisa, ka viņi to nesačakarē. Ja tas bija izdomāts, tad viņi saliek tos virsrakstus pareizi, atzīmē viņus. Tas ir līdzīgi kā, ja kāds ir rakstījis bakalaura Wordā, zina, ka var uzlikt vienkārši tekstu tur boldā un lielākiem burtiem, bet tas viņu nepadara par virsrakstiem. Un ja tev ir šādi teksti, tad nedabūsi tādu bonusu, kā beigās ar vienu klikšķu uzģenerēt satura rādītāju. Un tāpēc ir jāizmanto tie virsraksti, un tas ir tas, kas programmētājiem jāizdara, ka viņam tie virsraksti jāsaliek pareizi. Trešais posms ir, kad viss ir it kā liekas, ka viss ir uztaisīts un viss ir forši, ir testēšana, kur projektu vadītājs vai vismaz kāds apskatās, vai viss ir izpildīts un nočiko pārbauda pēc tām piekļūstamības prasībām, kas nav, manā izpratnē vispār nav sarežģīti, bet kopumā tas arī nav ļoti sarežģīti. Informācija par šo ir pieejama, varam vadlīnijās, kā novērtēt, tā ātri novērtēt tās tīmekļa vietnes kvalitāti. Un, ja šiem soļiem iziet cauri, tad var būt droši, ka tavs produkts ir ne tikai piekļūstams, bet arī tam kvalitātes kaut kādiem kritērijiem arī atbilst. Un patiesībā tas nav tikai domājot par cilvēkiem, kuriem ir kaut kādi ierobežojumi, bet patiesībā par visiem domājot. Par jebkuru tādu elementāru lietojamību. Piekļūstamības sauklis, viens no pamatlietām digitālajā piekļūstamībā ir būtiska dažiem, noderīga visiem. Un to ļoti labi ilustrē, piemēram, piemērs no fiziskās vides ir uzbrauktuves pie Luksofora. Viņas pamatā ir veidotas, lai cilvēki riteņkrēslā varētu droši tikt pāri ielai, bet ja mēs paskatāmies, kas viņu tās uzbrauktuves ikdienā izmantot, tie nebūs cilvēki riteņkrēslos, tie būs riteņbraucēji, vecāki ar bērnu ratiem, turisti varbūt, un tad būs tā grupa ar riteņkrēsliem, bet digitālajā vidē, piemēram, subtitri vai virsrakstu un laba struktūra, tā noteikti būs lieta, no kuras iegūs vairākums cilvēku, ne tikai tie, kam tas ir ārkārtīgi būtiski, vai tas viņam ir vienīgais, vai vispār nekāds, ka viņam nav alternatīvas, kā kaut ko izdarīt, ja tas nav piekļūstams, bet pārējiem tā vienkārši būs ērtāka un labāka lieta. Jā, par subtitriem tu ieminējies, jo patiesībā tie ir ārkārtīgi nepieciešami, un es redzu, ka cilvēki arvien vairāk tos arī izmanto tie, kas arī rada, veido saturu arī sociālajos mēdījos, un zini kā, kamēr tu pats nesaskaries ar kaut kādiem ierobežojumiem, grūtībām, tu jau par to īsti neaizdomājies, un es esmu patiesi daudz vēstuļu saņēmusi no cilvēkiem sociālajos mēdījos, kuri raksta, paldies, ka ir subtitri, man ir, vajadzardība, es īsti saturu nevaru ar dzirdi uztvert. Man nodara, ka es varu izlasīt, bet tas nav tikai par cilvēkiem ar tiešām ierobežojumiem, tas ir arī par cilvēkiem, es esmu jaunā māmiņa, ja? man mazulis blakus guļ, bet es gribu noskatīties šo video. Ļoti daudz... Subtitriem īstenībā ir ārkārtīgi daudz pielietojumu. Es pastāstīšu par dažiem. Viens ir, ja tas ir YouTube, tad tas, ko tu vari darīt, ja tev ir labi izveidoti subtitri vienā valodā, tu automātiski vari iztulkot to video uz citu valodu. Un tas ir diezgan forši, ja saturu
kāds grib noskatīties vai tikai mācās latviešu valodu. Otra lieta, ja tev ir pietiekami labi subtitri, tad ar mākslīgo intelektu garākiem YouTube video tu uzreiz vari uzģenerēt aprakstu ar laika kodiem, kur uzreiz pa sadaļām var lēkāt. Arī, piemēram, šai sarunai varētu būt, ka tu uzspied un tad saruna par subtitriem, saruna par regulu, ja, ka tās tēmas uzreiz būtu iekšā. Un trešā lieta, ja tev ir subtitri un runātāji, tu vari uzģenerēt uzreiz arī idejas sociālo mēdīju postiem ar mākslīgo intelektu. Tā kā viena lieta, ļoti daudz labuma cilvēkiem. Un, protams, pamatfunkcionalitāte, ka cilvēki, kuri nedzird vai viņiem nav iespējas lietot austiņas vai skaņu, var saprast, par ko šajā video bija stāsts. Ja, kas, kā tu teici, ir paredzēts dažiem, bet noderīgs visiem. Un cik daudz iespējas īstenībā ir. Mākslīgais intelekts. Vai mākslīgais intelekts mums var arī palīdzēt sastrukturēt mūsu lapu vai mūsu uzņēmuma? Var, tur ir. Tas ir tā, mazās lietiņas ļoti labi, lielās lietas baigi uzmanīgi. Piemēram, mākslīgais intelekts noteikti var palīdzēt ģenerēt bildēm alternatīvos tekstus, jeb aprakstus, kas ir piekļūstamības lieta. Izveidot lapas struktūru vai saturu, tur tā lieta ir tāda, ka viņš noteikti viņu izveidos. Vai viņš izveidos viņu labu, ir atkarīgs no tā, cik daudz fona informācijas vai konteksta tu pados mākslīgajam intelektam. Ja tu zini savu mērķa auditoriju, lietotāju veidus, viņu scenārijus un zini savu lapas saturu, tad viņš var piedāvāt veidot struktūru. Bet tas, ar ko mākslīgais intelekts tiek ārkārtīgi labi priekš satura, kas var būt noderīgs piekļūstamībai, ir satura tagošana, jeb saprast, kurās sadaļās vai kas tas ir par satura veidu, un otrs ir satura kopsavilkums, jeb īsie teksti, saprast, par ko šajā rakstā vai ziņā būs, kas ir tās galvenās tēmas. To ar mākslīgo intelektu var uzģenerēt diezgan labi, un tad no piekļūstamības viedokļa var arī veidot saturu vienkāršākā valodā, izstāstīt šo pašu, daudz vienkāršāk. Tā nebūs vieglā valoda. Vieglā valoda ir noteikts, tur ir noteikti kritēriji, noteikumi, ka tur nedrīkst būt palīgteikumi, ļoti vienkāršie vārdi. Vienkāršā valoda tādā ziņā ir vienkāršāks koncepts, ja tā var teikt, bet mākslīgais intelekts ar to diezgan labi tiks galā. Ja jums vajag pārtaisīt līgumu, rakstu vienkāršā valodā, tad pat ar ChatGPT vai Google Gemini diezgan labi latviešu valodā ar to var tikt galā. Kā uzņēmums var pārbaudīt, vai viņa vietne ir piekļūstama? Kam ir jāiziet cauri? Kas ir tie kritēriji? Ir trīs veidi, no kuriem tas trešais dalās divās grupās, bet sākšu ar vienkāršāko, kur nav vajadzīgs nekādas priekšzināšanas, ir automatizētie testi. Vienkārši Chromā labais taustiņš, inspect, un tur ir tāds lighthouse, un tad podziņa palaist testu, un viņš tev pateiks, cik daudz kļūdu tev ir vai nav tīmekļa vietnē. Liekas, ka pārāk vienkārši, lai būtu taisnība, bet ar šo testu ir problēma, ka viņš neatklāja visas kļūdas. Viņš atklāja tikai dažas, tās, kuras viņš var atklāt, tās viņš atklāja. Ja tev tādas ir, viņš parādīs, bet viņš nepārbauda visu. Šobrīd nav iespējams ar automatizētiem testiem pārbaudīt visus piekļūstamības aspektus. Vienkārši tehnoloģiski tas vēl nav attīstījies tik ļoti. Otrais ir tāds vienkāršotais izvērtējums, saucās, kur ir 11 punkti. Pēc 11 pamatpunktiem, jebkurš cilvēks varam vienkāršotā izvērtējuma vadlīnijas, ja ierakstu Googlē, var atrast, un tur ir 11 punkti, pēc kuriem tu vari pārbaudīt. Un tur ir pastāstīts, kā to pārbauda, kāpēc to pārbauda, kas ir jāpārbauda. Mēs tā skatījāmies, ka tāds cilvēks, projektu vadītājs, digitālo projektu vadītājs dienas laikā var to apgūt un vienu tīmekļa vietni izvērtēt. Pēc tam viņam jau nākamā ir stipri ātrāk, bet tā kā no nulles, ja viņš sāk, tad dienas laikā ar to var tikt galā. Tur ir 11 aspekti, nepārbauda visu, un mēs taisījām salīdzinošo pētījumu, kur iestādes pašas pārbauda savu tīmekļa vietni, un mēs pēc tam pārbaudījām. Un tas, ko mēs secinājām, ka iestādes ir diezgan optimistiskas, viņas pārāk labi sevi novērtē, bet nekas, vai tur kaut kas, bet tomēr tas ir labi, ka cilvēks šo dara, jo viņi vismaz saprot tos aspektus. Trešais veids ir padziļinātais izvērtējums, kas ir tā obligātā prasība. Tur vienkārši ir 50 punkti, pēc kuriem ir jāpārbauda. To punktu viņi ir detalizētāki un vairāk, tāpēc ir grūtāk nokļūdīties.
Un tur vēl viena lieta, kas ir arī ārkārtīgi būtiski, gan tajā vienkāršotajā, gan padziļinātajā izvērtējumā, ka tiek iesaistīti cilvēki. Cilvēki, kuriem ir kaut kāds ierobežojums vai traucējums, jo piekļūstamība beigās jau ir tā vajadzība, ka cilvēks, kurš, piemēram, lieto ikdienā ekrāna lasītāju, ka viņš to pakalpojumu var saņemt. Un, piemērs, kāpēc vajag testēt ar cilvēkiem? No dzīves ir divas tādas situācijas. Viena ir, ar cilvēkiem tiek testēts scenārijs. Tev ir kaut kāds uzdevums, kas cilvēkam ir jāizpilda. Un viens piemērs, ka mēs vajadzēja pašvaldību tīmekļa vietnēs atrast pēdējās sēdes protokolu. Ja cilvēks ieiet tīmekļa vietnē, sākumā viņš skatās, meklē pa sadaļām, un ja tu testē, tad tu tās visas sadaļas notestētu un varbūt pat kļūdas neatrastu. Bet, ja tu testē katru sadaļu, bet tad, kad tev ir jāatrod tas pēdējās sēdes protokols, tu saproti, ka navigācijā cilvēkam neizdevās to atrast, un tad viņš sāk izmantot meklētāju. Un, lai gan meklētājs pēc visiem tām prasībām atbilst, ka tu vari tikt pie rezultātu un izlasīt, bet tas rezultāts nav vajadzīgais. Un tad šis arī neatbilst uzreiz piekļūstamības prasībām, jo vienkārši scenāriju nav iespējams izpildīt, jo tu nevari atrast meklētājā to, ko tev vajag. Un tas nav saistīts ar piekļūstamību, jebkurš cilvēks tur nevar to atrast. Bet cilvēkam, kurš ir neredzīgs, piemēram, viņam tā paļaušanās uz meklētāju ir daudz svarīgāka, ka viņš šādā, ja tur caur navigāciju viņš neatrada, jo bija pārāk dziļi un pārāk sarežģīta, tad caur meklētāju mēģināja, nevar atrast. Un otra lieta, kur ir piemērs arī par nepiekļūstamību, ko izķer tieši ar lietotāju testiem, ja tev tīmekļa vietnē vajag kaut ko nopirkt, tad it kā tu ej lietas grozā, un tad tev beigās atnāk e-pasts, un viss bija tīmekļa vietnē piekļūstami, vai pietiekami labi, un tad tev atnāca e-pasts, kur kaut kādas lietas ir vienkārši kā bildīta, kas nav aprakstīta, un tu nesaproti no tā e-pasta, kas tev ir jāizdara, jo tu vienkārši netiec pie tā e-pasta satura. Un šādā veidā tu saproti, ka tieši testējot ar cilvēkiem, tu vari dabūt to sajūtu. Vai vēl viens piemērs, ko arī nekad neaizdomājās, bija viens uzņēmums, kuram ir kaut kādi vairāki pakalpojumi, un tad visiem pakalpojumiem tu izvēlies to pakalpojumu, ir zināma cena, un tad viņi, ja tu izvēlies kaut kādu vienu specifisko pakalpojumu, viņi saka, lai noskaidrotu cenu, zvaniet mums uz to telefonu. Un ar to zvanīšanu ir tā, ka nedzirdīgs cilvēks, viņš var tehniski uzzvanīt, bet viņš nevar parunāt, un tāpēc tur ir jābūt alternatīvai. Tas telefons bija super specifisks, un jābūt vienkārši alternatīvai, vai sūtīt e-pastu, vai rakstīt īsziņu, vai WhatsAppā, kad vienkārši, lai arī nedzirdīgs cilvēks var izmantot tos saziņas kanālus, kādi viņam ir pieejami, piekļūstami. Paldies tev par šiem piemēriem, patiesībā, Mēs neaizdomājamies. Un tad es domāju, ka tu stāstīji piemēram, par vietni Latvija LV. Cik daudz es tur varu atrast arī, nesot, Latvijā, piemēram, ar traucējumiem redzes. Jā, Latvija LV tur ir vairākas problēmas. Viena ir ar satura struktūru, kas ir saistīta, kas uzreiz arī ietekmē piekļūstamību. Mums bija, laikam, uz lampu es gatavojos 6000 pakalpojumi iekšā tur ievadīti. Tā kā, ja tev ir kaut kā ļoti daudz, tad, piemēram, es nezinu, ja tev ir pilns skapis, cik viegli tur ir izvēlēties drēbes. Tas pats arī tur, ja tev ir ļoti daudz, un viņi nav kaut kādā struktūrā sakārtoti, tad ar to ir problēmas. Tas bija viens, otrs ir, ar Latviju LV nav tā, ka tur necenšas visu laiku jau pārveido un visu laiku tās prasības aug. Bet beigās tev jābūt cilvēkiem iesaistītiem un jābūt tiem lietotāju testiem, jo tie lietotāju testi, viņi, gribās teikt, šausmīgi labi parāda to, cik kaut kāda lieta ir ērta un saprotama, jo, ja tas ir parastais lietojamības tests, piemēram, ar cilvēku, kurš ir redzīgs, tad, ja cilvēks vēl ir gana attapīgs un veikls, tad viņš, pat ja kaut kas nav, viņš tā kā tiek galā un tas viņam paņem salīdzinoši ātru laiku. Neredzīgam lietotājiem, pat ja viņš ir ļoti attapīgs un veikls, viņam tās lietas vienkārši paņem diezgan ilgu laiku. Un tad, lietojamības testos un piekļūstamības testos visos esmu sēdējis, un tad tu vienkārši redzi, ka kaut kādu to pašu sēžu protokolu vai kaut kādu pakalpojumu, tās ir 40 līdz stunda,
ko cilvēks mēģina izdarīt, kas parastajā gadījumā, ja tas nav ērti, tad, ja tas ir ērti, tad tas ir parasti minūte līdz 3. Ja tas nav ērti, tad mums tas aizņem, 5-10 minūtes. Tad neredzīgam cilvēkam nērta lieta būs uzreiz uz kaut kādām 40 minūtēm. Tas ir ārprātīgs apjoms laika, vai ne? Kam tu patērē, lai tu atrastu vienu? Un tu vienkārši uzskaries pie kaut kādas lietas, kura nav aprakstīta, un tad tu nesaproti, vai tu viņas izvēlējies vai nē, vai labi strukturēta navigācija. Uzreiz šīm lietām vienkārši kļūst stipri liela nozīme, kuras ikdienā mēs pat nepamanām vai nepievēršam uzmanību, kā tas atpakaļceļa navigācija vai labi sastrukturēta vispār tā navigācija, vai tas, ka tur visām apakšsadaļām var piekļūt tad, kad tev viņām vajag piekļūt, kad tu viņu izvēlies, nevis, kad tev nevajag, jo arī ir tās izvēles, kur ir, piemēram, 4 sadaļas, un tad viņām apakšā ir sadaļas, un apakšā ir sadaļas. Un neredzīgs lietotājs vai viena no piekļūstamības prasībām ir spēja pārvietoties bez peles, tikai ar tastatūru. Un tad tur ir tā, ka tu vienkārši ej tam pirmai, un viņai ir apakšizvēles, un tu uzreiz ielien iekšā, un tu nevari viņai pārlekt pāri tai sadaļai. Un tad tev, lai nonāktu pie pirmā līmeņa navigācijas elementi, tev ir jāuzklikšķina 60 reizes, un tas nav izdomāti skaitļi, ir tādas tīmekļa vietnes, ir tādas lapas, un 60 klikšķi nav tāda lieta, ko tu gribi darīt ikdienā. Tu sagaidi, ka tev būtu pirmais klikšķis, tur otrais klikšķis parādīt apakšizvēlni, un trešais klikšķis jau pie otrā elementa, nevis automātiski ielīst apakšizvēlnē, un tad visiem punktiem pa vienam iziet cauri. Tās ir tādas mazi knifiņi, kur rodās tas milzīgais laika patēriņš. Un aiz nezināšanas programmētāji šo uztaisa, un tad pēc tam testējot, neviens netestē un neizķer šo lietu, ka viņi ir uztaisīti nepareizi. Tās problēmas rodās. Bet, labā ziņa ir, ka cilvēki, kuriem ir kaut kāds ierobežojums, ka tomēr viņi var izmantot digitālo vidi, un digitālā vide un mākslīgais intelekts īstenībā paver milzīgas iespējas iekļaušanai un iesaistei. Ir vajadzīgas kādas speciālas programmas mākslīgā intelekta, lai varētu to izmantot, vai tas ir automātiski? Nē, mākslīgais, ja mēs runājam, piemēram, par ekrānu lasītājiem, tad tās ir speciālās programmas, bet tas, ar ko mākslīgais intelekts tiek labi galā, piemēram, ja tev ir kaut kāda bildīte, kurā ir ielikts teksts, tad ar mākslīgā intelekta palīdzību tu diezgan labi vari palūgt viņam pastāstīt, kas ir redzams šajā bildē, un apraksti šo tekstu. Vai, ja tev vajag, piemēram, uzrakstīt kaut ko, tad tā rakstīšana ar balsi šobrīd arī latviešu valodā ir stipri uzlabojusies. Un viens no iemesliem ir balsu talka. Tas bija tāds atvērts projekts, kur varēja iesaistīties visi, un joprojām var iesaistīties visi, lai uzlabotu latviešu valodu tieši atpazīšanai. Bet šīs visas lietas nāk ar mākslīgo intelektu kopsavilkumi, strukturēšana, ātrās atbildes, tikai balss izmantošana, piemēram, nevis rakstīšana ar tastatūru, balss atpazīšana, subtitrēšana, tās visas ir mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Cik labi, ka tu pieminēji balss tālku, kur patiesībā augļi, balss tālkas augļi. Tas, kas balss tālkas lapā ir publicēts ar modeļu, un tas, piemēram, ir tāda lieta, ka visādi uzņēmumi, telefonu centri var izmantot šo modeli un atpazīt skaņu un pārvērst viņu par tekstu latviešu valodā. Un tur ir tas ir bišķi tehnisks moments, bet tā galvenā ideja, ka tie dati neaiziet nekur citur. Jo ja tu izmanto, piemēram, kaut kādus interneta rīkus, tad tev tie dati aiziet kaut kur citur. Tā tu vari uz sava datora uztaisīt subtitrus vienkārši vai atpazīt telefonu sarunas vai kaut kādas medicīniskās piezīmes, un tie dati nekur citur neaiziet. Tā kā tā ir lieta, kura ir uzlabojusi latviešu valodu. Ir kādas sankcijas arī paredzētas, ja šo Eiropas Savienības regulu ignorē? Jā, ir. Tā naudas sodi vienā brīdī būs uzraudzības iestādes var uzlikt. Pa tām nozarēm ir sadalīts. Tāds Latvijā diezgan daudz ko uzrauga. Tad transportam bija cita iestāde, mēdī arī viņus uzrauga. Tā kā tas ir sadalīts, un šīs iestādes tad var kaut kādā veidā sodīt.
Bet tas lielākais risks nav, manā izpratnē, nav no šo iestāžu. Nu, iedomājamies vienkārši divus Latvijas kādu lielo kosmētikas uzņēmumu vai kādu lielo avio pārvadātāju. Kosmētikas uzņēmumu nevis tāpēc, ka viņš ražo kosmētiku, bet tāpēc, ka viņš ir e-komercijas uzņēmums. Avio pārvadātājs, tīkla iekārtu ražotājs, kas ir telekomunikācijā. Es stipri šaubos, ka Latvijā mūsu uzraugošās iestādes viņus sodīs, tāpēc, ka tie ir Latvijas uzņēmumi un kāda motivācija. Savukārt citās valstīs, kur ir konkurence, pastāv liela varbūtība, ka šādā veidā konkurences cīņās viņi varētu tikt ierauti, jo no pieredzes tā notiek ASV, kad vienkārši konkurenti veicina to, ka tam uzņēmumam tajā noteiktā tirgu viņš bišku vai bišku vairāk tiek pačakarēts. Un tas ir tas veids. Bet skaidrs, tukšā vietā tas nerodās. Tev ir jābūt piekļūstamam, bet vienkārši ka tā motivācija ir no konkurences, nevis no tīrā veidā no uzraudzības iestādēm, sevišķi lokālām. Jo tā regula nav par Latviju, tā ir Eiropas Savienības regula, un viņa attiecās uz visām valstīm Eiropas Savienībā. Paldies tev par šo sarunu. Patiesībā ārkārtīgi vērtīgi man šķiet jebkuram, kurš ir uzņēmējdarbībā un arī tais nosauktajās sfērās, kas ir iesaistīts. Un vispār jebkuram, kas piedāvā kādu digitālu produktu, domāt šādā līmenī, lai tas būtu tiešām piekļūstams visiem cilvēkiem, pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Jo tas, par ko tu stāstīji, ļoti bieži mēs par to vienkārši neaizdomājamies. Un, kā tu teici, ne jau aiz ļauna prāta, ne jau tāpēc, ka mēs vēlamies uztaisīšu pēc iespējas tādu nepiekļūstamu, bet tāpēc, ka mēs vienkārši nezinām. Un nesaprotam. Paldies tev liels. Paldies arī jūs, ka klausījāties, skatījāties. Ja šī saruna šķita vērtīga un svarīga, nosūti kādam to, kam tā būtu jādzird, vai uz kuru šī saruna patiesi attiecās, jo mēs šeit sarunājamies par tādām ārkārtīgi būtiskām lietām, jo digitālo vidi izmantojam tevi mēs visi. Jā. Un svarīgi, ka digitālā vide kļūst par pamatvidi. Un tajā brīdī, kad tas ir vienīgais veids, kā saņemt kaut kādu pakalpojumu vai preci, tad ir ārkārtīgi būtiski, lai šajā vidē kāds netiek ierobežots vai izkļauts no viņas. Paldies tev, Pēter. Paldies. Atā.